Šī tad laikam ir tā ieeja šajos kapos. Kapnīcas un tāds kā paaugstinājums. Iespējams, kā ceļš domāts un izskatās, ka šie ir varbūt pirmie apbedījumi. Mācītājs un mācītāja kundze. Lidija Luīze Katerfilde, dzimusi Hoffa. Dzimusi viņa ir 1836. un atstājusi šīs zemes gaitas ir 1901. Pats Ludvigs Katerfelds ir dzimis 1843. un devies viņā saulē ir 1910. Tad droši vien viņi abi šeit ir apbedīti un varbūt arī kāds tuvinieks. Un atkal visapkārt nolauzta krusta uz kapakmeņiem. Kanāls pilns ar izdzertām pudelēm, par kurām tik ļoti tagad cīnās, lai viņas neizmestu. Plēves gabaliem un visādām citām grazām. Tad, kad uz to visu palūkojas, tad šķiet, ka varbūt tiešām labāk ir negulēt kapos. Un te kāds ir atstājis pat monētu, 1 cents. 1 centa monēta ar Latvijas ģerboni. Uz otra pieminekļa tai vietā ir glemezīts apmeties. Patiesībā tāda saulaina vieta, bet nemierīga. Es nezinu, izklausās varbūt, ka es meklēju sev kapu. Nē, vēl ne. Vēl es gribu bišķiņu padzīvot. Priekš sevis. Jo pārāk daudz šajā dzīvē ir bijis atlikta lieta. Pārāk daudz ir dzīvots citiem. Vēl mazliet, un tad es tagad atkal atlieku, lai pēc tam apņemtos vēl padzīvot. Varbūt šoreiz izdosies. Nolauzti krusti. Nolauzti krusti. Visur vienīgi nolausti krusti. Un atkritumi kapsētās. Man balī likās jocīgi, ka viņi sadedzina savus tuviniekus. Un es pirmo reizi saskāros tā fiziski ar šo lietu. Bet, protams, tā ir kultūras daļa. Izskatās, ka mūsu kultūras daļa vai ne kultūras ir šie nolauztie krusti un atkritumi kapsētās. Un arī ielas, kuras tiek uzbūvētas par kapsētām. Es jau nezinu, iespējams, ka es te arī bradāju pa kādu kapu. Diemžēl nav palikušas nekādas pazīmes par to. Var jau būt, ka nav nemaz tā slikti gulēt un just dzīvību apkārt. Lūk, kāds ir pasūtinājis sev smagu plāksni virs kapa uzlikt, lai netraucē. Pagājušā gadsimta vadoņi mūsu jau ar buldozeru mācēja nošķūrēt
šīs smagās plāksnes. Tepat aiz muguras man tilts no dzelzbetona plates. Daudz lielākas kā šī virs kapa liktā. Lūk, lido lidmašīnas pāri. Es arī rīt kāpšu tādā, lai dotos ieraudzīt pagātni. Bet šodien kapos. Nomierinoši tie kapi. Man patīk. Vai arī savādi.